Augstākā medicīniskā izglītība Latvijā sākās ar Latvijas augstskolas, tagad Latvijas universitātes dibināšanu 1919. gadā. Medicīnas fakultātē studijas sākās ar pirmo lekciju anatomijā, kuru 1920. gada 2. februārī nolasīja zviedru izcelsmes profesors Gastons Bakmanis. 20. gadsimta 40. gadi ar trīsreizēju okupācijas varas maiņu, deportācijām un emigrāciju ienesa savas pārmaiņas. Studijas medicīnā netika pārtrauktas, bet zinātnisko un klīnisko skolu attīstības process tika apturēts. Latvijas medicīnas nozara cēmlauzim profesoram Paulam Stradiņam, kā vienam no pirmajiem, izdevās atjaunot augstākās izglītības norises Latvijā. Uz šo laiku Rīgā bija palikuši vien 7 bijušie mācību spēki, un docētāju loku nācās kuplināt ar citu padomju republiku pārstāvjiem, tostarp ar latvisku izcelsmi. Padomju vara noteica, ka profesionālā izglītība organizatoriski jātuvina nozares vadībai. Medicīniskā izglītība jāiekļauj Veselības aizsardzības ministrijas pārziņā. 1950. gadā ar PSRS ministru padomes 10. jūnija rīkojumu nodibināja Rīgas medicīnas institūtu ar 3 fakultātēm – ārstniecības, stomatoloģijas un farmācijas. Kopumā darbojās 45 katedras. Institūta pirmais direktors, vēlāk arī rektors, bija profesors Ernests Burtnieks. Mācību darbā tika iekļauti jauni obligātie elementi, taiskaitā pētniecība. Jau 1950. gadā 25 studentu zinātniskajos pulciņos darbojās 302 biedri. 50. gada beigās un 60. gadu sākumā Rīgas medicīnas institūtā notika strauja paudžu maiņa. Vairākiem bijušajiem vadītājiem aizejot viņsaulē, institūta vadība pārgāja pēckara laikā izglītību iegūšo jauno mediķu 30-gadnieku rokās. Par prorektoru zinātniskajā darbā tika apstiprināts 33 gadus jaunais Anatolijs Bļugers, bet par 3. rektoru, nomainot profesoru Vasiliju Kalbergu, 1963. gadā kļuva Vladislavs Korzāns. Arī viņam bija vien nedaudz pāri 30 gadiem, un tobrīd viņš bija jaunākais rektors visā PSRS. 60. un 70. gados sākās vērienīga pētniecisko projektu attīstība. Būtiski pieauga studentu skaits. 1961. gadā Rīgas medicīnas institūts nodibināja ārstu specializācijas un kvalifikācijas celšanas fakultāti, liekot pamatus pieejai, ka ārsts specialitāti iegūst mācību procesu un prakses mijiedarbībā. Savukārt 1963. gadā Rīgas medicīnas institūtā izveidoja centrālo zinātniski pētniecisko laboratoriju, kurā veica plašus daudznazaru pētījumus. 1975. gadā Rīgas medicīnas institūts atzīmēja 25 gadu jubileju, un kopš tā dibināšanas to absolvējuši jau 7500 ārstu. Zinātniskajā darbā iesaistīts teju 1000 zinātnisko līdzstrādnieku, bet docētāju vidū 62 medicīnas zinātņu doktori. Institūta vārds bija plaši pazīstams visā PSRS. Tas kļuva par prestīžu Vissavienības pētniecisko un studiju centru. Līdz ar zinātniskās kapacitātes un cilvēku resursu palielināšanos pieauga nepieciešamība institūta pētniecisko darbību izvērst jaunā arhitektoniskā veidolā. 1981. gada 17. decembrī Rīgas medicīnas institūta jaunās ēkas pamatos Dzirciemielā 16 tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām mediķu paaudzēm. Pēc 6 gadiem ēku nodeva eksploatācijā, bet gaisā virmoja perestroikas pārmaiņu vēsmas. Atjaunojot valstisko neatkarību, pārmaiņas piedzīvoja arī Rīgas medicīnas institūts. 1990. gadā tas tika pārdēvēts par Latvijas medicīnas akadēmiju, kas atbilda vīzijai par vienotu medicīnas akadēmisko centru. Krītot dzelzs priekškaram, rietumu pasaules pieaugošā interese par jaunajām Centrāla Eiropas un Austrum Eiropas valstīm ļāva Latvijas medicīnas izglītībai pieteikt sevi starptautiskā mērogā jaunā kvalitātē. Jau līdz ar pirmajiem neatkarības gadiem Latvijas medicīnas akadēmijā tika uzņemti ārvalstu studenti no Libānas, Vācijas un Bulgārijas. 1992. gadā teju pēc 30 gadiem rektora amatā Vladislavu Korzānu nomainīja, un par Latvijas medicīnas akadēmijas rektoru kļuva Jānis Svētra. Akadēmija strauji attīstījās. 1993. gadā studentu pārstāvībai un tiesību aizstāvībai tika izveidota studējošo pašpārvalde. Tāpā arī virkne jaunu fakultāšu – māszinību, rehabilitācijas, sabiedrības veselības, bet 1998. gadā tika pieņemts lēmums dibināt jaunu sociālo zinātņu fakultāti. Šodienas sociālās zinātnes, politoloģiju, ekonomiku un biznesa vadību, mārketingu un reklāmu, žurnālistiku, sabiedriskās attiecības, socioloģiju, psiholoģiju, sociālo antropoloģiju un tiesību zinātnes var apgūt Rīgas Stradiņu Universitātes Eiropas studiju komunikācijas un juridiskajā fakultātē.
Arvien pieaugošā daudzpusējā studentu interese un nepieciešamība paplašināt medicīnas, veselības un sociālās jomas studentu redzesloku noteica akadēmijas vadības ieceri to pārveidot par universitāti. 1998. gada 5. februārī Latvijas Medicīnas akadēmijas Satversmes sapulce pieņēma lēmumu pārveidot Latvijas Medicīnas akadēmiju par Rīgas Stradiņa universitāti. Rīgas Stradiņa universitātes neatlaidība kļūt par līdzvērtīgu spēlētāju Eiropas valstu saimē noteica nepieciešamību paaugstināt studiju kvalitāti. 2002. gada sākumā līdz ar visu programmu oficiālu akreditāciju Rīgas Stradiņa universitāte kā pirmā augstskola Latvijā ieviesa starptautisko kvalitātes vadības sistēmu. Pēc 2 gadiem Itālijas pilsētā Boloņā Rīgas Stradiņa universitāte pievienojās Magna Harta Universitātum, lielajai universitāšu hartai, tādējādi apliecinot Rīgas Stradiņa universitātes piederību Eiropas universitāšu saimei, kurā ir vairāk nekā 1000 dalībnieku. 2007. gadā Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes sapulcē par jauno rektoru ievēlēja habilitēto medicīnas doktoru, Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli profesoru ķirurgu Jāni Gardovski. Viņa vadībā tika izstrādāta Rīgas Stradiņa universitātes attīstības stratēģija turpmākajiem 7 gadiem, akcentējot, ka universitātei jākļūst par mūsdienīgu, prestižu, Eiropā un pasaulē atpazīstamu universitāti veselības un sociālo zinātņu jomā, kurā galvenā vērtība ir cilvēks. Bet 2009. gadā Rīgas Stradiņa universitātes ēku komplekss tika papildināts ar aulu, kas kļuva par visu svinīgo un zinātnisko pasākumu norises vietu. Lai veiksmīgi īstenotu Rīgas Stradiņa universitātes stratēģiju, 2010. gada 17. maijā tika parakstīta vienošanās ar Izglītības un zinātnes ministriju par Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējumu saņemšanu pirmā inovatīvā medicīnas izglītības tehnoloģiju centra izveidei Baltijā. Šodien Rīgas Stradiņa universitāte ir kļuvusi par vienu no vadošajām un modernākajām universitātēm Baltijā, par flagmani medicīnas izglītībā un augstskolu, kas piedāvā apgūt modernas sociālo zinātņu programmas. Pēdējos pāris gados Rīgas Stradiņa universitāte ir piedzīvojusi straujāko studēt gribošo jauniešu skaita pieaugumu. Ievērojami aug arī ārvalstu studentu skaits, ļaujot Rīgas Stradiņa universitātei pamatoti sevi saukt par līderi ārvalstu studentu piesaistē. Tāpēc uzsāktais darbs pie studiju kvalitātes un starptautiskas multikulturālas vides veidošanas turpinās.